Jaunuzceltā Latvijas Nacionālā bibliotēka kļūs par svarīgu pasākumu un notikumu epicentru. Tā zaļā josta šeit prezentēja savu jaunumu, jaunuzveidoto mobilo aplikāciju atkritumu šķirošana un pētījumu par Latvijas iedzīvotāju atkritumu šķirošanas paradumiem. Jaunā aplikācija noteikti būs noderīga ikvienam, kurš vēlas redzēt Latviju tīrāku un sakoptāku, un ar tās palīdzību varēs ik viens gūt plašu un noderīgu informāciju par šo tēmu. Mēs prezentējam zaļās jostas aplikāciju atkritumu šķirošana, kura ir izstrādāta lejupielādei dažādām mobilajām ierīcēm un kurā var aplūkot dažādus atkritumu veidus, uzzināt par tiem, par to ietekmi uz vidi, kā viņi, pie kuras kategorijas tie pieder un kā viņus pareizi šķirot. Kā arī mobila aplikācija dod iespēju izvēlēties kartes funkciju, kur var atrast tuvāko vietu pie mājām, kur nodot šos sašķirotos atkritumus. Zaļā josta cer, ka pateicoties šai jaunajai izstrādātajai aplikācijai, Latvijā palielināsies sašķiroto un pārstrādāto atkritumu apjoms. Zaļā josta veica aptauju Latvijā vairāk kā 1000 respondentiem, gan pilsētās, gan lauku teritorijās, un noskaidrojam, ka lielākā problēma ir iedzīvotājiem, ka viņi nezina, kā pareizi šķirot un kur īsti drīkst izmest šos atkritumus, kuros konteineros. Tāpēc šī aplikācija noteikti palīdzēs atrisināt šīs divas lietas. Aplikācija pieejama Android un iOS lietotājiem lejuplādei bez maksas, kā arī lietojama bez interneta pieslēguma. Tas savukārt nepieciešams tikai tad, ja tiek lietota kartes sadaļa. Droši noteikti nebaidieties, lejupielādējiet un izmantojiet to kā atkritumu šķirošanas enciklopēdiju, mazo rokas grāmatu, kas vienmēr ir ērti paņēmama līdzi kabatā telefonā. Protams, noteikti ne tikai ar šo aplikāciju jūs varat šķirot atkritumus, bet arī to, ko visi iemācīsieties, pielietot ikdienā un paskatīties uz Rīgas zaļākām acīm. Šādi caur zaļām brillēm, bet arī ikdienā noteikti caur aplikāciju dzīve noteikti rādīsies zaļāk. Jaunā aplikācija noteikti noderēs arī vides izglītības jomā, kurā zaļā josta darbojas jau vairāk kā 10 gadus. Šī darba mērķa auditorija ir jauniešu un izglītības iestādes. Un šobrīd neliels atgādinājums. Skolām joprojām ir iespēja pieteikties jaunajā nolietoto elektropreču vākšanas konkursā. Skolas var pieteikties zaļās jostas portālā vai arī atkritumiem LV portālā, kur ir iespējas aizpildīt anketu un darīt labus darbus, tīrāks un skaistāks Latvijas labā. Kampaņa Tīrai Latvijai kā parasti noslēgsies pavasara pusē ar grandiozu pasākumu un vērienīgu labāko godināšanu. Taču arī šobrīd zaļā josta teica pateicības vārdus. Vispirms gribu pateikt ļoti lielu paldies visām Latvijas izglītības iestādēm, kas viņu audzēkņiem, arī vecākiem, skolotājiem, kas piedalījās un arī piedalās mūsu zaļās jostas organizētajos konkursos. Gribu pateikt lielu paldies arī visiem mūsu sadarbības partneriem, atbalstītājiem, kas sniedz atbalstu. Gribu novēlēt mums visiem, lai katrs no mums novērtētu, saglabātu, spētu izjust, mīlēt to skaisto, ko sniedz sakārtota, tīra Latvijas daudzveidīgā un krāšņā daba.